Ir tās teiciens, kurš gan cits sunim asti cels, ja ne pats. Baigi astis cilāt man nepatīk, bet nāc, es tev parādīšu, no kāda materiāla top mūsu Ralfhaus siltumnīca. Nu, šis, pieņemsim, mums ir pamata vainags lielajām 7 metru platajām siltumnīcām. Ja? C24 materiāliņš, ja? Un te var redzēt, ka viss tāds smuki nokalibrēts, izkaltēts, noevelēts ar taisnām smukām maliņām. Kāpēc tāds ir vajadzīgs? Varētu ņemt vienkārši parasto zāģu materiālu, ja? Bet, ja ir šādi te nokalibrēts un noevelēts un izkaltēts materiāls, viņš mazāk sevī uzsūc mitrumu. Zāģu materiāls, tad, kad viņš ir tāds porēns, ja? Viņā vairāk mitrums iesūcās, tad, kad pieņemsim kaut kādi kondensāti uzlīst virsū. Nu, līdz ar to šāds te materiāls ilgāk dzīvos, teiksim tā. Un siltumnīcā, par cik ir diezgan agresīvs tas klimats, jā, tad nu, tur šādas lietas ir no svara. Šādi izstās 5 metru platajām siltumnīcām arī pamata vainags, jā, kas ir brūsiņa, kas ir 100 x 50, ja, un šī ir 100 x 100. Gadu gaitā esam nonākuši pie tāda secinājuma, ka ir jāstrādā ar šādiem evelētiem, impregnētiem materiāliem, jo viņi ilgāk kalpo. Šī apstrāde pati par sevi viņiem ir kā papildus vēl aizsardzības mehānisms. Ja? Jo šādām te gludām virsmām ūdens tik ātri neiesūcās, viņš ātrāk iztvaiko. Tad, kad viņi ir porēni, ja, uz parastā zāģu materiāla, nu, tad mēdz šis te ūdens iesūkties dziļāk koksnē, ja, un tad attiecīgi ātrāk viņu pabojāt. Nu, kaut kā tā. Cerams, ka tev šī informācija bija noderīga. Un, ja arī tu gribi savu foršu Ralfhaus siltumnīcu, kurš izstāsta apmēram šādi, nu šitas mums ir mazais modelītis, tad droši ienāc Ralfhaus LV vai uzzvani. Mums tagad ir labas atlaides. Tā kā tā. Ralfhaus atbrauks un izdarīs.